Vakar, Gunita. Beidzot esmu pabeidzis projektus. Tātad, ar to guļamistabas skapi tur vienkārši mainās izmēri, pa cik pēc mērīšanas tur gan izvērt 10 cm pienāca klāt. Un sarežģītākais ir tieši tas bērnistabas baltais skapis. Tātad šeit viras paliek tās pašas, kā ir piedāvājumā, 110 grādu viras ar atsperi un tiponi ielikti. Savukārt šeit man nācās pārveidot projektu dēļ groziem, lai ievietotu grozus konkrēta izmēra, jo vienkārši skapis simetriski, lai tiktu sadalīts. Man nācās ievietot viena tipa grozus, un lai tos grozus ievietot, man nākas pielietot plata atvērumu viras. Tūlīt es parādīšu, kā viņas izskatās. Tā, 155 grādu viras. Tā. Viņas izskatās šādi. Tas ir tādi, diezgan palieli diezgan palieli, tā teikt, krokodili, diezgan palielas viras. Un, lai es viņas tur varētu ielikt, man nācās nozagt no atvilknes apakšas vienas. Tātad, lai korekti, jo vienkārši groziem, es fiziski vienkārši cits grozs nevarēju ielikt, un līdz ar to man nācas izmantot nedaudz savādāka tipa viras. Tātad šīm vērtnēm divām būs 155 grādu atvērums. Tas ir priekš tā, lai jūs varat grozus izvilkt ārā. Vadotnes paliek tās paslodījuša pilna izvilkuma vadotnes. Un GTV tad atvilkums būs pilna izvilkuma. Tā. Un savukārt šajā pusē ir standarta viras 100 grādu atvērums, atvainojos, ar atsperi. Tā. Kā jau minēju, tad tika pacelts arī cokoļu deļa. Šeit, pa cik ir tā kailīste, tad, lai tā kailīste varētu netraucēti atvērt durvīm, tad kailīstes augstums ir 60 mm un 60 mm un vērtne ir 65 mm no zemes. Un attiecīgi šeit ir 20 mm šī spraudziņa, tātad pelēkais ir sienas. Šeit 20 mm ir spraudziņa, tātad pati kailīste ir 15 mm uz 60 augstumā. Es liku tur 5 mm pielaidi. Tur tā mini spraudziņa būs. Atliks tikai atrisināt to jautājumu, ko ar to, kā viņi saucās, to rozeti. Tur gan vajadzētu elektriķi pasaukt, lai tad viņš viņu noslēdz nost kaut kā tur tālāk. Kopējais griestu augstums ir 2 metri un 60 centimetri. Tātad skapis ir pa 10 centimetriem augstāks, bet augstāks viņš ir tikai šajā daļā. Šeit es neredzēju tādu pamatu celt, tāpēc, ka neliederīgi šī daļa tiktu izmantota tā iemesla dēļ, ka drēbju stanga normāli ir 1,80 m, 1,90 m. Es viņu arī pacēlu uz maksimālu 1,90 m, lai korekti varētu tās drēbes, teiksim, te uzkārt. Te ir 1,90 m un 65 mm te attālums. Un attiecīgi tātad šīs daļas būs augstākas nedaudz. Kas attiecas par attālumiem un spraugām, tātad no griestiem būs 10 mm ēnas sprauga, jeb sprauga, kas sauc tāds termins ēnas sprauga. Un no šīs ventilācijas šahtas, kas jums ir, šeit būs pa 5 mm spraudziņa. Ņemot vērā, ka tur nav ideāli līdzeni un taisni tas stūris, viņš nav precīzi 90 grādos pēc mērījumiem. Es konstatēju, ka arī šī tā šahtas daļa arī viņa nav perfekti 90 grādos, ne šeit, ne arī pret sienām, pret griestiem. Līdz ar to es atstāju 5 mm. Un tad, ko mēs izdarīsim? Mēs to skapi sāksim montēt stūrī, un tad attiecīgi maksimāli, cik varēs viņu piestums klāt. Un no sienas visticamāk arī tur kaut kādi 2-3 mm spraudziņi maz izveidos, bet viņu vizuāli nebūs redzama. Tā ir arī paredzēta šeit kailīstēm izgriezums. Pa cik tur būs tā kailīste, tad līdz ar to arī šeit kailīste izgriezums, tad nevajadzēs demontēt kailīsti un kaut ko domāt, kā to mazo stūrīti tur nosekt, lai viņš tur nespīd cauri. Tā. Kas vēl? Pārējais tajā projektā paliek tad nemainīgs rokturi, viras, tas, kas bija pirms tam atrunāts, tas arī mums paliek tā kā arī ir.
Tā, un grozi arī pilna izvilkuma grozi 485 cm dziļumā un 45 cm, nu, tā kā darba zona viņam būs. Tā, nu, lūk, tātad šis projekts ir pabeigts. Ja vēl kaut kas ir jālabo, tad sakat, rītdien varētu pielabot. Ja nav jālabo, tad rītdien sagatavošu visus nepieciešamos failus un došu prom uz ražošanu.